Tā, jā, tad varam sākt. Jā. Jā, tieši tā. Labdien! Šodien parunāsim par Latvijas meteorītiem. Un ne tikai meteorītiku kā tādu, es gribētu teikt, un mazliet arī apkārt, protams, pieskarsimies ne tikai Latvijai. Savā ziņā šīs dienas lekcija būs mazliet varbūt tāda vēsturiskāka, proti ne tik daudz par tehnisko pusi, bet par to, kā notika, kas ir Latvijas meteorīti un tātad visu to meteorītikas vēsturi vairāk tā varētu teikt. Lūk, pirms mēs ejam tālāk, tie, kas ir jau dzirdējuši manas lekcijas, es atvainojos, ka dažus slaidus es atkārtošu, bet tie, kas pirmo reizi varbūt pieslēgušies, tad tomēr vienosimies sākumā par terminoloģiju. Proti, ja mēs redzam debesīs lidojam meteoru, jeb krītošo zvaigzni, vai arī, ja tas ir spožāks, tad mēs to saucam par ugunsbumbu vai bolīdu, tad tā ir parādība Zemes atmosfērā. Pie tam tas nav fiziskais objekts, kuru mēs redzam, bet mēs tiešām redzam, kā notiek šī te degšana, ionizācija, pie tam daļēji spīd arī pašas atmosfēras molekulas, teiksim. Turpat var teikt, puse ir šī te meteorīta ķermeņa, molekulas, atomi, puse ir atmosfēras sastāvdaļa. Tā veidojās tā krāsa. Protams, tātad kaut kas ielido Zemes atmosfērā, kāda daļiņa, un skaidrs, ka tās var būt visāda izmēra, sākot no mikroizmēriem līdz jau palieliem asteroīdiem, kas var būtiski nodarīt Zemei postu. Latvijā ar tik milzīgiem asteroīdiem mēs nekad neesam saskārušies. Proti vēsturē mēs runājam par varbūt 50 līdz 100 metru lielu objektu, kas aizvēsturiski varēja ietriekties Latvijas teritorijā, radot Dobeles krāteri. Šie objekti, kas saglabājas, iztur Zemes atmosfēras triecienu, iztur šo te eksploziju, vai arī ir vienkārši nobremzējušies un ir izturējuši ielidošanu atmosfērā, tad tos objektus mēs saucam par meteorītiem. Protams, meteorīti tiek atklāti ne tikai uz Zemes, tas, ja mēs paskatīsimies vēsturiskākas grāmatas, tad tur būs rakstīts, ka meteorīts ir kosmisks ķermenis, kas nokritis uz Zemi. Protams, tā definīcija īstenībā ir daudz plašāka, jau tagad uz Mēnesi un Mars, piemēram, arī uz pat mazām planētām ir jau atklāti meteorītikas objekti. Un beigās ir tās kosmiskās sadursmes sekas. Liela asteroīda gadījumā, notiekot sprādzienam uz Zemes, pie Zemes virsmas, tiek radīts meteorītu krāteris. Jāsaka, ka bieži šeit atkal terminoloģiski ir vērojamas kļūdas. Proti, ja mēs runājam par nelielu objektu nokrišanu, tādu kā arī visi Latvijas meteorīti, mēs nerunājam gluži par meteorītu krāteri. Proti, par meteorītu krāteri mēs tā ģeoloģiski, astronomiski saprotam sprādzienu krāteri. Nevis vienkārši bedri, kurā tas ir Zemē ietriecies mazliet atkarībā no augsnes, teiksim, mīkstumu vai cietuma, ja, tad tas meteorīti var ietriekties, ieurpties Zemē. Bet tas nebūs gluži krāteris, tā tad būs tāda kā iedobe izspiest laukā. Lūk, mums šogad ir pavisam interesanta vēsturiska situācija, proti mēs atzīmējam 160. Gada dienu kopš Neretas meteorīta nokrišanas, kas notika 1864. Gada 12. aprīlī, bet pirms gada, pareizāk sakot, pirms nepilna gada, 1863. Gadā nokrita Biržu, jeb Leimaņu meteorīts. Tātad nepilna gada laikā Latvijas teritorijā tobrīd pirms 160 gadiem nokrita veseli 2 meteorīti. Mēs zinām, ka Latvijas meteorīti nemaz nav tik daudz, tie ir 4, ja, par ko mēs runāsim turpmāk. Bet tātad šāda te šajā laikmatā, tā varētu teikt, mēs atzīmējam gan Biržu, gan Neretas meteorītu 160. Gada dienu.
Tie Latvijas meteorīti šeit nokrišanas vietas redzamas šajā kartē – Līksne, Birži, Nerete un Baldone. Un mums ir arī jau pieminētais aizvēsturiski radies Dobeles meteorīta krāteris, kura diametrs ir 4,5 kilometri. Par to, jā, mēs par meteorītiem parunāsim tātad uz priekšu. Bet, ja mēs skatāmies meteorītu krišanas biežumu, tātad šeit tas ir kumulatīvi saskaitāmā veidā parādīta līkne, proti šeit ir attēlota visu novēroto meteorītu krišanas statistika līdz pat Rīdbekas meteorītam šī gada janvārī. Tātad ko mēs redzam šajā līknē? Kad kaut kas šeit ap 1800. gadu izmainās. Un šī līkne mums ļoti labi parāda mūsu meteorītikas vēsturi, jo tieši šeit meteorītika pakāpeniski kļuva par meteorītikas zinātni. Protams, tas nenotika vienā dienā, un tas atkal ļoti labi parādās šāda veida grafikā, proti ir tāds izliekums, ja, kad pakāpeniski tiek pievērsta ar vien lielāka un lielāka vērība meteorītiem, un mēs redzam, ka tā meteorītu krišanas statistika ir diezgan stabila, skatoties šajā te līknē. Protams, ja mēs paskatītos mazākā mērogā, tad mēs redzētu izmaiņas no gada uz gadu, bet šādā te gadsimta mērogā skatoties, mēs redzam, ka saglabājas pietiekami liela stabilitāte. Protams, meteorīti krita arī pirms 1800. gada, bet ko parāda mums šī te līkne, kad tiem netika pievērsta attiecīgā zinātniskā vērība, ja tātad tie netika atrasti, kolekcionēti un pētīti, ar atsevišķiem izņēmumiem, protams. Kas tad bija pirms šī te 1800. gada? Gluži vienkārši cilvēki domāja, ka mūsu kosmos ir tukšs, ir tajā tikai planētas kur kustās pa idealizētām orbītām. Jā, pakāpeniski nostabilizējās vēsturiski tā Saules sistēmas izpratne ar Saules sistēmas centrālo objektu Sauli, bet arī pārējās planētas, tātad tie tika uzskatīti, kad ir cieti ķermeņi, no kā sastāv mūsu Saules sistēma. Bija dažādas hipotēzes, kas tad varētu būt tie apdegušie akmeņi, kas it kā nokrīt no debesīm, ko cilvēkiem, kas redzējuši šo parādību, kas, teiksim tā, kā to varētu skaidrot arī ar zemes izcelsmi, ja? Piemēram, vulkānisms vai liela krustas graudi vai zibens spēriens, kas apdedzina akmeni un tam līdzīgi. Bet tā vēsture ap 1800. gadu izmainījās tieši pateicoties Ernesta Florence Friedricha Chladni zinātniskajai publikācijai, kuras nosaukums latviešu valodā būtu apmēram tā: par Palasas dzelzi un tā līdzīgo masu izcelsmi, kā ar dažiem ar to saistītiem dabas fenomeniem. Agrākajā zinātniskajā literatūrā bija pieņemts tādi diezgan plaši, gari aprakstoši nosaukumi, ja, tātad tas ir visas grāmatiņas vai bukletiņa nosaukums. Kurā tad Chladnijs pamato hipotēzi, apskatot vēsturiski dažādas parādības, kad meteorus varam sasaistīt ar novērotos meteorus pie debesīm, ja, varam sasaistīt ar nokritušajiem akmeņiem uz Zemes. Viņš min dažādus piemērus, min grāmatiņā arī piemērus, kur tas nav spēkā, kur tiešām novērotas ir Zemes parādības. Bet galvenais secinājums ir tāds, ka šis Palasas dzelzs meteorīts, kas tagad zināms ar tādu nosaukumu, ir saistīts ar kosmosu, ir tātad kosmiskas izcelsmes. Un tādējādi šī publikācija kļūst par pirmo zinātnisko publikāciju, kas pamato
pamato meteorītikas zinātni. Protams, tad vēl netiek lietots šāds termins meteorītikas zinātni, pat vārds meteorīti vēl netiek lietots, ja attiecīgi akmeņi un tam līdzīgi vārdi tiek izmantoti. Un šī grāmatiņa ir publicēta 1794. gadā Rīgas izdevniecībā. Tātad mēs iesākam mūsu Latvijas meteorītikas vēsturi ar visas pasaules meteorītikas zinātnē atstājot savu iespaidu. Ja? Pats Harknoks, protams, bija vācu dabas pētnieks un, tā teikt, Rīgā tikai viesojās. Bet savu pamatdarbību viņš veica Vācijā, bet braukāja arī apkārt pa visu Eiropu. Kāds no jums droši vien zina no fizikas dabas zinātņu kursa, ka Fridniks Hladnijs ir arī tas, kas ir pētījis skaņas parādību, ja, un ir būtībā radījis skaņas fizikas pamatus. Ne tikai pētījis tātad meteorītiku. Lūk, un šī ir tā vieta, kur šobrīd Rīgā, kur atradās Hartknoka izdevniecība. Tā izdevniecība bija, pieminējuši, kad ir tāds atkal interesants fakts, ka Johana Friedricha Hartknoka dēls, dēlam tika dots tieši tāds pats vārds, Johans Friedrichs Hartknoks, un tātad viņš pēc tam pārņēma šo tēva darbu tālāk. Un šī te meteorītikas grāmata ir publicēja tieši Johans Friedrichs Hartknoks jaunākais. Ja? Bet, ja mēs skatāmies tagad, kādas ir bijušas lielākas katastrofas mūsu reģionā saistītas ar kosmosu, ar meteorītiku, es domāju, protams, tad mēs varam redzēt mums tuvāko meteorītu krāteru karti, kā tas izskatās Eiropas Baltijas reģionā. Un redzam, ka Baltijā pavisam ir tātad tikai 7 krāteri novēroti. Pie tam lielākā daļa no šiem krāteriem atrodas pazemē, ir radušies aizvēsturiskā laikā. Ja? Arī mūsu Dobeles krāteris ir radies pirms apmēram 300 miljoniem gadu. Tātad gan kontinenti, gan zemeslode, viss bija savādāk. Protams, mēs nevaram runāt par Latvijas eksistenci tobrīd. Mēs runājam par to vietu, kurā kontinenti bija pavērsts tādā veidā, ka tieši šajā vietā, kur šobrīd atrodas Dobele, mazliet uz dienvidiem, ka tajā ietriecās apmēram 50 līdz 100 metru liels asteroīds. Kāpēc tik lielas robežas? Principā esmu modelējis šo situāciju un tur secinājis, ka pie ļoti labas enerģijas pārneses ir šādu te 4,5 kilometri krāteri var radīt pat 50 metru liels objekts. Ja? Ļoti iespējams, ka tā sadursme nebija tik efektīva attiecīgi, lai tam objektam, tas objekts varēja būt, tas asteroīds, ja, kas ietriecās Zemē, varēja būt arī lielāks par 50 metriem. Bet 4,5 kilometru liels krāteris, tas ierindo mūsu Dobeles krāteri starp lielākajiem pasaules krāteriem. Tiesa, tepat apkārt gan Igaunijā, gan Lietuvā ir vēl lielāki krāteri, pat tātad 5, 7 un 8 kilometri lieli. Ja? Tā, šis apskatīsim tātad Neograndes krāteris, kas atrodas jūrā nedaudz no Tallinas, ir apmēram 8 kilometri liels. Tad te stiepjas Skerdlas krāteris 7 kilometri uz 7 kilometru diametrā.
Tad pārlieksim uz Lietuvu, Veprai krāteris 8 km un Mizarai krāteris 5 km liels. Visi šie iepriekš nosauktie Baltijas krāteri atrodas pazemē, proti tie ir ļoti, kā jūs redziet arī šeit pēc cipariem, ļoti sen veidojušies. Iet runa par tā teikt 300-500 miljoniem gadu, ja, iepriekš vēsturi. Un skaidrs, ka tā ģeoloģija, tīpaši ledus laikmetiem, šļūdoņiem, pēc tam, ejot pāri šai teritorijai, visi šie krāteri atrodas pazemē, tātad zemes virspusē, tie nav redzami kā tādi, ja, visi ir atklāti ar ģeoloģiskām metodēm. Izņēmums ir Ilumecas krāteris, Eiropas, atvainojos, Igaunijas dienvidu austrumu daļā, ja? Un Kāli meteorīta krāteris Sāremā, uz Sāremas salas. Šie abi krāteri ir ģeoloģiski veidojušies pavisam nesen, proti mēs runājam par 4 vai 6, 7 tūkstošiem gadu atpakaļ par šādu te laikmetu. Ja, Kāli meteorīta krāteris ir viens no lielākajiem, jaunākajiem krāteriem. Proti, tas nav ļoti liels, mēs runājam par, teiksim, ar 100 metru mazliet vairāk lielāko krāteri. Bet tas ir radies pirms apmēram 4000 gadu, ja, plus mīnus 1000 gadu kļūdu. Tātad redzam, ka mums apkārt tā krāteru statistika nemaz nav tāda, ka mums būtu ļoti maz krāteri. Mēs ejam vēl tālāk, piemēram, skatāmies Polijā, tad te ir redzams atklāts tikai viens krāteris. Protams, ir skaidrs, ka ne visi meteorītu krāteri uz Zemes šobrīd ir atklāti. Mēs īstenībā runājam tikai par apmēram 200 meteorītikas krāteriem, kas ir atklāti un tiek pētīti. Ja? Noteikti ir vairāk, bet to krāteru skaits, kas ir ģeoloģiski saglabājušies, to skaits nav mērāms tūkstošos vai miljonos vai kaut kā tā. Ja? Mēs tomēr runājam par vairākiem simtiem krāteru, kas, un pat iespējams mazāk, ja, kas gaida savu atklāšanu. Ja mēs skatāmies, šeit ir uzskaitīti visi Igaunijas un Lietuvas meteorītikas objekti, tātad atrastie meteorīti nokritušie, kā arī krāteri, kas iekrāsot šeit tādā sarkanīgākajā tonī. Ja? Ja mēs skatāmies Igaunijā un Lietuvā, ir visur tāpat kā pie mums Latvijā atklāti 4 meteorīti. Mazliet aina ir līdzīgāka Igaunijā meteorītu jomā tādā ziņā, ka arī tur ilgu laiku nav bijuši jauni meteorītu atklājumi. Jaunākais Latvijas meteorīts, es atvainojos, es šeit neesmu ielicis to Latvijas sarakstu šajā slaidā. Jaunākais Latvijas meteorīts nokrīt 1890. gadā, Baldonas meteorīts. Tātad kopš 1890. gada, tad jau 134 gadus, Latvijā nav atklāti jauni nokrituši meteorīti. Situācija statistiski ir labāk sadalīta Lietuvā, kur mēs redzam arī pagājušā gadsimtā ir veseli 3 meteorīti atklāti. Ja? Tātad patiesībā pēc meteorītu skaita Latvija ar saviem 4 meteorītiem nebūtu nav apdalīta arī salīdzinot ar daudzām citām valstīm, ne tikai Baltijas reģionu. Bet, protams, tie reģioni, kas atrodas tuksnešainos klimata apstākļos, tajos daudz labāk saglabājas meteorīti, ļoti ilgstoši. Tātad mēs runājam atkal par 1000 gadu, kuros pie labiem klimatiskiem apstākļiem maza mitruma var
meteorīti saglabāties. Un, protams, tādos reģionos tiek arī meteorīti atklāti vairāk. Starp citu, joprojām vairāk kā pusi no visiem atklātajiem meteorītiem uz Zemes ir atklāti tieši Antarktīdā. Un te iet runa par ekspedīcijām, robotizētām meklēšanām un tam līdzīgi. Ja? Kālija meteorītu krāteris, kā jau minēju, ir viens no mums tuvākajiem un jaunākajiem meteorītu objektiem, kas ir apskatāms tiešā Zemes virsmā. Tātad ir labi saglabājies, ja tas ir tikai pirms 4000 gadu veidojies. Un patiesībā tas ir ne tikai viens krāteris, bet ir radušies atklāti veseli 9 krāteru grupa, kas redzam šajā te plānā, no kur lielākais ir krāteris tātad apmēram 110 metru liels. Gribu pieminēt, ka šī te notikuma tādas atblāzme ir vērojama arī Kalevipoega eposā. Ja? Tātad tur ir pamats uzskatīt, ka tur aprakstītie notikumi ir pieminēts arī šī te meteorīta krišana. Pirms 4000 gadu skaidrs, ka šajā reģionā dzīvoja cilvēki, ja, kas tālāk jau šo te debesu krišanas gadījumu, ja tā varētu izteikties, arī novēroja, ja ne tiešā tuvumā, tad šādas te tipa parādības, protams, ļoti plašā teritorijā ir iespējams novērot, tātad gandrīz vai puse Eiropas reģionā tas būtu bijis redzams, ja? Tad skaidrs, ka tam vajadzēja atstāt sekas arī kaut kādā kultūra vēsturē, ja? Un tas tā noteikti arī ir. Ar Ilumecas krāteri ir mazliet sarežģītāk. Jā, es nepieminēju, ka Sāremes salas Kālija krāterī ir atrasti arī vairāki meteorītu objekti apkārt šiem te krāteriem. Iet runa par apmēram 2 kilogramiem kopējās masas, kas ir sakolekcionētas. Pie tam lielākā daļa no šīs masas ir tādi mazi graudiņi, dažu milimetru mazāk kā centimetru izmēros. Ja? Tātad tas, kas ir saglabājies pāri, tie ir tādi pavisam nelieli meteorītu objekti. Viens no tādiem ir apskatāms arī Meteorītu muzejā Rīgā. Bet par Ilumecas krāteri, kas, teiksim, nosacīti ir mums tuvākais apskatāmais krāteris, tīri oficiāli man jāsaka, ka tas ir reģistrēts kā mazliet teorētisks krāteris. Tas ir patiesībā, atkal apskatot visus tos pētījumu rezultātus un tam līdzīgi tas ir klasificēts kā īsts meteorītu krāteris, bet, tā teikt, ne līdz galam apstiprināts. Tā varētu teikt. To sakot, to vajadzētu, teiksim, pareizi noformulēt. Lūk, nav tā, ka šis krāteris būtu neapstiprināts un tur būtu šaubas, bet ir dažas iezīmes, ja būtu atrasts arī šādam nelielam krāterim apkārt kaut kādi kosmiski meteorīta fragmenti, tad šaubu nebūtu vairs nekādu, bet pats meteorīts šeit nav atrasts. Savukārt, veicot gan urbumus arī šajā krāterī, gan pētot iežu struktūru, mēs redzam, ka tur ir šoka vilnis, tātad ieži ir saspiesti, kas norāda uz meteorītikas izcelsmi šim te objektam. Jā, tā šis te Ilumecas krāteris izskatās fotogrāfijās. Visi Latvijas meteorīti ir tipiski akmens hondrīti, proti ierindojas starp 88%, tādi paši kā pārējie meteorīti, ja tādi paši kā 88% no visiem meteorītiem.
Pretstatā dzelzs akmens vai dzelzs meteorītiem. Latvijā tādi nav atklāti. Vienīgais dzelzs meteorīts mūsu reģionā ir tieši Sāremas salā atklātais. Tas tātad ir, šis te asteroīds ir bijis dzelzs kodols kādam nelielai mazai planētai, kas ir ietriekusies Sārema salā. Bet atgriezīsimies atkal pie mūsu Latvijas meteorītiem. Un turpināsim, pareizāk sakot, mūsu apskatu ar Līksnas meteorītu, kas nokrita 1820. gadā. Un šeit ir redzami tie divi Līksnas meteorīta fragmentiņi, kas pirmie pēc ilgstošākas probūtnes pirms jau gandrīz 10 gadiem atgriezās Latvijā tieši pirms meteorīta muzeja atvēršanas. Vēlos teikt, ka Latvijas meteorītu vēsture ir tāda, ka lielākā daļa no visiem Latvijas meteorītiem dažādos juku laikos vēsturiski dažiem mēs varam izsekot, kā tie ir, kur tie tālāk ir nokļuvuši, piemēram, Igaunijas meteorītikas kolekcijā. Bet lielāko daļu no Latvijas meteorītu masas mēs nezinām, kādā veidā tā vēsturiski ir nozudusi. Bet, ja mēs skatāmies vēsturi mazliet vairāk kā 10 gadus atpakaļ, tad tikai Baldones meteorīta fragmenti glabājās Latvijā. To ceļš arī ir bijis dažāds. Tie savulaik ir atradušies planetārija meteorītu kolekcijā, kas pēc tam šobrīd ir pārņemti un atrodas Latvijas Universitātes muzeja kolekcijā. Tātad patiesībā vislielākā daļa Latvijas meteorītu ir tikusi nozaudēta, izvesta no mūsu valsts, un visiem meteorītiem, visiem meteorītu fragmentiem mēs nevaram izsekot līdzi. Līksnas meteorīts nokrita saulainā 1820. gada 12. jūlija rītā. Tas ir 30. jūnijā pēc vecā stila kalendāra. Ievērojiet, ka šajā reģionā tobrīd tika plaši izmantots arī vēl Gregora un Julijāna kalendārs, pretstatā Gregora kalendāram. Jūlija kalendārs, tā pareizāk jāsaka. Viens no pirmiem, kas veica detalizētus pētījumus Līksnas meteorītam, bija baltvācu pētnieks Teodors Grothus, kurš uzsāka rūpīgu gan ķīmisku, gan cita veida šī te objekta analīzi. Un pateicoties tieši viņa darbam, viņa publikācijai, kas iznāca jau nepilnu gadu pēc, pareizāk sakot, pēc dažiem mēnešiem no šī te notikuma nākamā gada pavasarī, tad mēs redzam, kāds Līksnas meteorīta fragments izskatījās tolaik. Tā ir vienīgā liecība, kā mēs zinām, kāds šis te meteorīts izskatījās. Viena lieta, ko vēlos uzsvērt, ka pievērsiet uzmanību 1820. gadā fotogrāfija vēl neeksistē, nebija vēl izgudrota, vēl vajadzīgi daži gadi, lai parādītos pirmās fotogrāfijas. Dosimies tālāk. Varbūt vēl viena piebilde. Šis te Līksnas meteorīts 1820. gadā, tas atkal, vietām tas 1820. gadā, tas ir vienīgais meteorīts, kas nokrīt pasaulē. Citas gadus mēs novērojam, atklājam vairākus meteorītus gadā, bet, teiksim, 1820. gada vēsturē tika atklāts un novērots tikai Līksnas meteorīts.
Un ziņa par to ātri izplatījās pa visu pasauli, pa zinātnisko pasauli, es domāju, gan Ameriku un tam līdzīgi. Arī Hladnijs novērtē, arī ziņa par šo meteorītu ir vērojama arī Hladnija dažās publikācijās, kur viņš to piemin. Tātad mēs runājam par pašu meteorītikas sākumu, ko mēs redzējam tādā līknē, kad vispār meteorītika kā tāda rodās. Proti mēs runājam par dažiem desmitiem meteorītikas objektu, kas tobrīd vispār visā pasaulē ir atklāti. Ja? Tātad skaidrs, ka šādiem objektiem ir ļoti liela zinātniskā vērtība tobrīd, un arī tagad. Bet tad paiet 40 gadi, 43 gadi, un nokrīt Biržu meteorīts. Mēģināsim tagad uz mirkli iztēloties, kā tas varēja notikt. Šeit skatā mēs tagad atrodamies blakus Biržu krogam, kur ēka ir saglabājusies, protams, ar izremontēta līdz mūsu dienai ar attiecīgām pārmaiņām, bet vecie mūri ir saglabājušies vēl kopš tā laika. Ir tātad 1863. gada 2. jūnija rīts, apmēram 7:30. Ir daži balti mākoņi vērojami, bet principā debesis ir skaidras. Gandrīz līdzīgi, varbūt kā vēl skaidrāks kā šajā te attēlā, kas šeit parādīts. Tad pēkšņi vairāki cilvēki izdzird, un tas troksnis novērojams plašā teritorijā, izdzird, kā notiek meteorīta tāds radīts, kas tiek salīdzināts ar tādu kā turku bungu rīboņu, kas ilgst apmēram 30 sekundes. Tātad cilvēkiem šķiet, ka tāda kā lielgabala lodes skaņas, bet ne tādas kā vienkārši lielgabala lodes, kas aizlido un nošņāc, bet te tā skaņa saglabājās ilgāku laika posmu, ja? Troksnis bija dzirdams Bušofas muižā, no kā cēlies pamat nosaukums šim meteorītam. Ievērojiet, ka visi meteorīti iegūst savus nosaukumus no geogrāfiskajām vietām. Un tās geogrāfiskās vietas, tie reģioni, protams, ir mainījušies, ir atšķirīgi kā no mūsdienu pagastiem rajoniem. Ja? Tolaik tāpat kā Līksnes meteorīta daļa atradās Līksnes muižas pāraudzībā. Tā šeit mēs runājam par Bušofas muižu, kas arī vairāku 10 kilometru attālumā atradās no meteorīta faktiskās nokrišanas vietas. Ir zināms, ka mežsargs ir dzirdējis troksni un tam līdzīgi. Tātad plašā teritorijā šī detonācija bija dzirdama, bet nekādas gaismas parādības šiem meteorītiem netiek novērotas, jo ir patiesībā spožs rīts, ja, jau saule ir uzaususi. Un tad, kad notiek neliela meteorītu krišana, un es saku nelielu, bet šeit runāju par, teiksim, astronomiski nelielu. Proti Latvijas meteorīti, ko es neuzsvēru iepriekš, visi ir apmēram 5 kilogramu izmēros tie fragmenti. Vēl par to parunāsim. Bet tādi atsevišķi akmeņiem krītot, tie ir jau paguvuši nobremzēties no sava lielā kosmiskā ātruma sākotnējā ieejot Zemes atmosfērā. Un pēdējos 10 vai 20 kilometrus šie objekti krīt vairs bez degšanas. To saucam par tumšo krišanu. Tātad tie objekti lido, var radīt, izmainoties, teiksim,
pārējot skaņas ātrumam, samazinoties, var notikt atkal eksplozija, vai iepriekš ir bijis, ja tas objekts tiek vēl degšanas procesā atmosfērā, pirms tam augstākos slāņos noticis sprādziens, ja? Tad tas skaņas vilnis, protams, sasniedz novērotājus, kas ir uz Zemes, jau ar skaņas ātrumu, kas ir, protams, jau pēc meteorīta pašas krišanas. Ja? Savukārt tie cilvēki, kas atrodas pavisam tuvu objektam, tie, protams, var dzirdēt tādu kā svilpjošu skaņu, kad tas meteorīts tuvumā aizsvilp garām, kad tad tiešām to varētu salīdzināt ar lielgabalu lodes lidojumu. Ja? Interesanti, ka vēsturē tiek pieminēts tātad no vairāk objekti. Šeit muiža ir vēl uz 10 kilometru vairāk uz ziemeļiem, Bušovas muiža. Bet tad, kur dzirdēta šī skaņa pie bullīšu mežsaimniecības, pretstatā tam, kur atrodas šī kur ir apzināta meteorītu nokrišanas vieta. Un šeit iezīmēts arī Leimaņa kroga atrašanās vietas, ko mēs skatījāmies pirmajā fotoattēlā runājot par šo objektu. Interesanti, ka tolaik tiek pasaulē izmantotas dažādas attāluma mērīšanas skalas. Un viena no tādām ir jūdze, tāda vācu jūdze, kuras faktiski izmēri ir apmēram 7,5 kilometri. Bet dažādos aprakstos tiek pielietotas vairākas mērvienības, arī, piemēram, no jau minētā Leimaņa kroga, tas meteorīts nokrīt apmēram 1 versti uz dienvidu rietumiem. Tad apmēram 1 kilometru, citiem vārdiem sakot, no šī Leimaņa kroga. Tā, šeit mēs zinām, ka meteorīts ir lidojis no austrumiem uz rietumiem, un šeit ir bijis tieši liecinieks ganu zēns Mārtiņš Gērings, ir atradies apmēram 150–200 soļu attālumā no šī meteorīta, un tas, tā teikt, ir pārlidojis tam pāri galvai. Tas nenozīmē, ka tieši precīzi pāri galvai, bet tā sajūta jau aizšņācot tādai, tā teikt, pēdiņās lielgabalu lodei garām, ja šis ganu zēns būtu varējis stāvēt arī mazliet nostāk. Bet viņš bija tieši aculiecinieks gan šim svilpienam pāri galvai, un redzēja, kā šis objekts ietriecas laukā, un tas lauks pakūp. Ja? Tātad tas objekts ietriecās laukā, iespiežās tani augsnē apmēram pēdu dziļumā. Ja? Tas ir kādas, teiksim, 20–30 centimetri dziļumā, un, protams, tad apkārt izspiež nelielu tādu bedri, ja? Arī dažu pēdu vai apmēram tā izmēros. Protams, mēs varam modelēt, kas tobrīd noticis, bet zinām, ka Mārtiņš bija pārbījies un aizskrēja uz ziemeļies šeit atrodošos tuvāko žeikāru māju, kurā viņš bija kalpoja. Ja? Un pēc tam tobrīd atkal pirmā doma, kas tas varēja būt cilvēkiem, bija tik tiešām viņi domāja, ka tā varētu būt īsta lielgabalu lode, jo dažus gadus iepriekš, ja mēs skatāmies mazliet uz Lietuvas pusi, tur notika arī tāda zināmi dumpi sacelšanās, notika tāda neliela kara darbība, kurā tika izmantota pat artilērija. Tur visu šī kara darbība tobrīd jau sen bija beigusies, bet no nostāsta un tam līdzīgi visa tā atmosfēra bija tāda, pie tam šeit mājās, žeikāru mājās, bija pārnācis arī viens izbijis karavīrs. Un tātad tas bija, teiksim, šis karavīrs kopā ar Mārtiņu Gēringu bija tie, kas pēc kāda laika
sadūšojās iet skatīties, kas tad tur ir noticis, un ja tā ir lielgabala lode, varbūt tā nav vēl uzsprāgusi, tā tad pastāv bīstamība, ja? Tā tad tas karavīrs uzņēmās to pārbaudīt. Bet izrādījās, ka tā nav nekāda lielgabala lode, bet tas ir meteorīta gabals, kas ietriecies šeit laukā. Šobrīd mēs zinām visiem Latvijas meteorītiem krišanas vietu ar dažu simtu precizitāti, ja esam spējuši atrestaurēt tās konkrētās atrašanas vietas. Pie tam teorētiski nav izslēgts, ka meteorīts gaisā sadalījās un visos šajos gadījumos varētu būt nokrituši arī vēl papildus meteorīti, mazāki fragmenti, kas tā arī nekad nav bijuši atrasti. Starp citu, es runājot par Līksnas meteorītu nepieminēju, ka tik tiešām Līksnas meteorītam šis te viens fragments, kas bija atklāts, kas bija redzams attēlā, tas tātad bija zināms, mazliet vairāk kā 5 kilogrami liels, bet bija atsliecinieki, kas novēroja vēl 2 fragmentu krišanu Kalupes ezerā un Dubnes upē. Tad abi iekrīt ūdenī un abi bija redzams ūdens šļakatas, tātad abos gadījumos bija atsliecinieki. Tiesa, šie fragmenti nekad nav tālāk atrasti, ir mēģināts tos atrast, bet nekad tie nav atrasti. Un ticamāk iekrītot ūdenī, tie ir līdz mūsu dienām pilnībā sadalījušies meteorītos esošā dzels dēļ, ja, tātad notiekot korozijai. Protams, pie kaut kādiem ļoti īpašiem apstākļiem var notikt brīnums, un kāds no šiem fragmentiem iekonservējas un ir saglabājies un varbūt gaida vēl savu atklāšanu. Tātad 100% mēs šādu scenāriju nevienam no Latvijas meteorītiem izslēgt nevaram. Kaut arī varbūtība atklāt kādu vēl neatklātu fragmentu esošajiem Latvijas meteorītiem ir ļoti tuvu nulei. Ja? Tātad, jā, šeit Žeikāru mājas pieminētās kartē parādījās. Tātad šis notikums notika tuvu tagadējām Leimaņu ciemam, un atbilstoši tam ir pareizi izmantot nosaukumu arī Leimaņu meteorīts. Ja? Lai gan tas oficiālais tā brīža geogrāfiskais iedalījums ir guvis vārdu no Bušovas rajona, Bušovas muižas pārvaldībā esošā teritorija. Tas tātad apmēram 5 kilogramus smags akmens, 12,5 mārciņas. Interesanti, ka skatot esošās kartes Grīvinga, kuras ir aprakstīts Grīvinga publikācijā, uzliekot tās mūsdienu kartē kopā, mēs varam tad korelēt šīs te plānus, esošās situācijas, esošās vietas, un tas tātad ir palīdzējis mums, kā jau teicu iepriekš, ar dažu 100 metru precizitāti saprast, kur šie Latvijas meteorīti ir nokrituši visos 4 gadījumos. Tas scenārijs ir līdzīgs. Vēl tāda interesanta piebilde, ka tā laika 19. gadsimta kartēs vēl tiek izmantotas vecā koordinātu sistēma, kas saistīta ar feriju meridiānu Kanāriju salās. Ja? Tātad nevis 0. meridiānu, kas iet caur Grīniču, bet feriju meridiānu. Savukārt tā koordinātu noteikšana gan nav tik precīza, proti ir aprakstītas šiem te meteorītiem dotas koordinātas, bet tās atšķirās atkal pat, teiksim, ir kilometri vai pat nedaudz vairāk, tā kļūda ir
kā tobrīd tika noteiktas koordinātes. Ja? Tātad no dotajām koordinātēm mēs nevaram tās vecās koordinātes izmantot, lai pateiktu meteorītu nokrišanas vietas. Savukārt, korelējot tiešām plānus ar mūsdienu kartēm, tas ir iespējams. Ja? Un tādā veidā mēs arī zinām par šo esošo kļūdu konkrētajos mērījumos. Protams, ja mēs uzliktu šīs te koordinātas uz pasaules kartes, jā, tad tas ir tas reģions un tur nekas nepareizs nav, bet mūsdienās, protams, mums interesē precīzākie mērījumi, ne tikai vieta ar kilometru precizitāti, vai ne? Tāpat kā visos gadījumos, šeit man ir parādīts, teiksim, pirmā uzreiz parādījās dažādas ziņas laikrakstos arī par Līksnes meteorītu gadījumu. Skatos, man tas slaids gan šobrīd šajā prezentācijā nav ievietots, bet pēc visu Latvijas meteorītu krišanas gadījumiem parādījās dažādās presēs ziņas par to, ja. Tātad daži izvilkumi. Jā, vēl tāds lieta, runājot par meteorītu nosaukumiem. Protams, sākotnēji tas nosaukums tiek, šie meteorīti tiek dēvēti visdažādākajos vārdos, ja? Tas oficiālais nosaukums, kā tas ir reģistrēts, ir Bušofa, šajā gadījumā biržu meteorīts. Latviski tipiskākais nosaukums ir biržu meteorīts, bet tas tiek saukts arī par bullīšu meteorītu. Nu, tāpēc, kad vēlākos laikos tas atradās šajā te bullīšu mežsaimniecības pārziņā, ja tādā bullīšu mežsaimniecība jau tobrīd tur darbojās. Kas, kā jūs redzējāt, atradās to vienu jūdzi attālumā no krišanas vietas, ja kartē jūs atceraties. Bet tiek literatūrā dažādā lietots arī žeikāra nosaukums, protams, proti žeikāra ir tā mājas un tās saimniecība, kuras teritorijā nokrīt šis meteorīts, ja mēs skatāmies mazākā mērogā. Ja? Un tad visdažādākās veidās izlocīts vāciskā veidā šis te žeikāra ir dažādā rakstībā pierakstīts, bet kas nenozīmē neko citu, kā šī te žeikāru, teiksim, saimniecība. Ja? Nu, un visbeidzot, tā kā šobrīd tas Bušofas vai biržu meteorīts atrodas tiešā veidā Leimaņu ciema teritorijā, tad tam atbilstoši mēs esam tiesīgi to saukt arī par Leimaņu meteorītu. Ja? Bez iemesla mainīt oficiālo sākumā Bušofa nosaukumu, protams. Šeit mēs redzam, jā, Bušofas meteorīts, L6 akmens hondrīts, tāpat, kā jau minēju, visi ir akmens hondrīti raksturīgi, un šis ir mūsu meteorīta muzeja kolekcijas fragments. Dosimies tālāk uz mūsu šī gada īpašo meteorītu, Neretas meteorītu. Tad 1864. gadā pie Neretas nokrīt veseli 2 meteorīta fragmenti, kas tiek atrasti. Tur nepilni kilometra attālumā viens no otra, es pēkšņi aizmirsu 800 vai 900 metru attālumā, tiek atrasti, tiek novēroti iekrītam laukā šādi te 2 meteorīta fragmenti. Tā tad ir augšējā attālā pirmajā viens fragments pie Poģeļu mājām un otrs pie Svajāna mājām. Abi, kā mēs redzam, atkal ir diezgan līdzīgi izmēra, viens nedaudz lielāks, otrs nedaudz mazāks, abi apmēram 5 kg lieli. Ja? Tas kopā nedaudz vairāk kā 10 kg. Neretas meteorīts ir vienīgais, kuram ir atklāti 2 akmeņi. Tātad viss kopā, ja mēs runājam par Latvijas meteorītiem, tad ir atrasti 5 akmeņi, kas ir novēroti, apstiprināti, reģistrēti.
Šeit mēs redzam neretas meteorīta galveno masu fragmentus, kas glabājas Igaunijas meteorītu kolekcijā. Un te jāsaka, ka viena no šiem te galvenās masas, no šiem te meteorītiem neretas, tas drīz vien pēc notikuma tika pārdots Tērbatas universitātei par 100 zelta rubļiem, kas tobrīd bija, protams, daudz tāda diezgan liela naudas summa, kas palīdzēja neretas pusē uzcelt un pabeigt ieplānoto skolu. Tātad šī te nauda, kas tika pārdota par iegūta no attiecīgā neretas meteorīta fragmenta, tika izmantot neretiešu tālākai izglītībai, kas, protams, ir ļoti apsveicami. Atzīmējot šo te 160. gada dienu, mēs šogad neretā rīkojām pārgājienu pa neretas meteorīta pēdām. Te mēs redzam tādu ceļu, kādā pārgājiena dalībnieki ir devušies no neretas, kas atrodas mazliet te uz dienvidu austrumos. Un iezīmētas iekšā šīs te divas meteorītu krišanas vietas, kuras mēs zinām, pateicoties atkal šai te publicētajai kartei plānam. Viena pie Svajānu mājām šeit, un otrs uz dienvidiem mēs redzam te to nepilnu kilometru attālumā. Šeit dažas fotoattēli no šī gada aprīļa pārgājiena. Tā. Mēs zinām, ka meteorīts ir lidojis no austrumiem uz rietumiem. Tiesa, trajektoriju neviens nav novērojis, bet tādā veidā pārvietojās skaņas vilnis, kas ir aprakstīts, ko atkal šo te sprādzienu un teiksim, to svilpienu, sprādzienu, rībināšanu, ja? Tas tā nav gluži tāda īslaicīga parādība, tā ilgst vismaz vairākas sekundes, kas salīdzināms pat ar minūtes ilgu laiku. Lūk, ir norādes, ka tā ir nākusi no austrumiem, pārvietojusies no austrumiem uz rietumiem. Līdz ar to mēs zinām, ka arī tā meteorīta trajektorija ir bijusi šāda. Pie tam, it īpaši šajā gadījumā un arī Līksnes meteorīta gadījumā, mēs skaidri zinām, ka tas objekts ir sadalījies atmosfērā un ar ļoti lielu varbūtību šajā te teritorijā, pat vēl plašākā, ir nobiruši arī citi mazāki meteorītu fragmenti, ja, kas tā arī nekad nav bijuši atrasti. Kaut arī ir bijuši mēģinājumi un arī vietējie cilvēki ir neretieši, ir atsevišķus, teiksim, akmens gabaliņus atraduši, izsekot hipotēzi, ka tas varbūt ir ar kāds neretas meteorīta gabaliņš. Pagaidām nekas šādas te hipotēzes nav apstiprinājušās. Tad ir zinām tikai divi šie gabali. Un šeit ļoti skaistā veidā salikts kopā divi meteorīta fragmentiņi, kas tīri sagadīšanās pēc ir šādā te formā. Tie ir 13 un nepilni 7 grami smagie neretas meteorīta gabaliņi, kas aplūkojami Latvijas meteorīta muzeja kolekcijā. Tad kopā gandrīz 20 grami, ja, nepilni ir šim meteorītam, ko mēs redzam šobrīd, šim fragmentam, ko mēs redzam šobrīd attēlā. Ir atkal tāpat kā visiem Latvijas meteorītiem, nepakavēsimies, es tikai vēlējos uzlikt tā vizuāli, ka katram no Latvijas meteorītiem ir pagaršs literatūras saraksts, tie visi ir pasaulē pētīti, visi ir bijuši nozīmīgi, ja, tātad.
Un Latvijas meteorīti kā tādi ir aplūkojami ļoti daudzās pasaules fragmentiņi no tiem, ja, ir dažādos pasaules kolekcijās, muzejos. Nonākam pie Baldones meteorīta, kas ir pēdējais atklātais meteorīts 1890. gadā. Arī sprādziens dzirdams pie Misas vai Mišofa muižas. Tātad atkal skaidrs, kā meteorīts ieguva savu nosaukumu, visa tā teritorija, kurā meteorīts nokrita, tobrīd atradās šīs muižas pārziņā. Proti, te pats meteorīts nokrita uz dienvidiem no Baldones pie netālu no tagadējām Stūra mājām vai Stūra ciema, kā tas tagad, kas arī pārtaps tāpat kā Leimaņu ciemas, tā arī šis ir pārtaps par Stūra ciemu. Un šeit līdz Mišofas muižai, te ir apmēram kādi 4 kilometri, ja, tāda attālumā, kur noticis ir šī te meteorīta krišana. Arī šis meteorīts ir apmēram 5 kilogramus smags. Tas te ir no divām pusēm, ja, tas te ir divi dažādi attēli, priekšskats un aizmuguris skats. Tā. Jā, nezinu. Es atvainojos, man te kaut kas ir pazudis ar krāsu. Es domāju, ka iezīmējot, te ir uzskaitīti dažādi pasaules muzeji, kuros un cik daudz atrodas atkal Mišofa meteorīta fragmenti. Bet tā galvenā informācija varbūt ir tāda, ka šie 37 grami atrodas Latvijas Universitātes muzejā, kas jau iepriekš pieminēja, tie ir tie, kas visu laiku ir bijuši saglabāti no Latvijas meteorītikas materiāla. Tad viss pārējais no visiem 4 Latvijas meteorītiem principā bija pazudis mūsu pētniekiem un mūsu vēsturējiem. Ja mēs saskaitam šo te kopējo masu kopā, tad izrādās, mēs runājam par gandrīz tikai 17% no visas masas, proti 5,6 kilogramiem. Tātad lielākā daļa joprojām atrašanās vieta joprojām nav zināma. Latvijas, jā, tā šeit mēs redzam Latvijas Universitātes muzejā esošos Baldones meteorīta fragmentus, tātad pieminētos 25,5 un 10,9 grami lielos. Tātad šī ir tas meteorītikas materiāls, kas vienmēr ir atradies Latvijā. Savukārt, ja mēs runājam par citiem Latvijas meteorīta fragmentiem, tad tie ir pabijuši dažādās vietās ārzemēs un ir atgriezušies Latvijā atpakaļ. Tātad visi pārējie fragmenti. Vēlos uzsvērt un tādu ļoti pozitīvu tendenci, proti pagājušajā gadā Latvijas Universitāte, pateicoties Dmitrija Vorobjova centieniem, ģeoloģijas muzeja izstādē pievienojās vēl viens Baldones meteorīta fragmentiņš. Iepriekšējā slaidā tas bija jau arī uzskaitīts, 2,9 gramus, tātad salīdzinoši neliels, bet patiesībā tas meteorītikā jau ir diezgan liels fragmentiņš, kas tagad ir apskatāms arī vēl papildus Latvijas Universitātes dabas mājā. Tad šis fragmentiņš arī ir izceļojis tālu ceļu, pabijis Amerikā, citās kolekcijās, ja, un tagad atgriezies Latvijā. Un arī Latvijā meteorītu muzejā arī atrodas vēl viens Baldones meteorīta fragmentiņš, 2,1 gramu izmēros apmēram. Lūk, tāds tas izskatās. Vēlos atkal atkārtot, ka kaut arī meteorīti krīt uz Zemi, un mēs varam un ietekmē, teiksim, to, lielākā daļa meteorīti
uz Zemes meteorītiskā materiāla uz Zemes nonāk putekļu veidā. Un tas daudzums, kas katru dienu nokrīt uz Zemes, ir apmēram 5 līdz 300 tonnas kosmiskās vielas. Tā, paklausoties un iztēlojoties 5 vai 100 tonnas, tas ir diezgan daudz, protams, ja mēs tā skatāmies un to materiālu iztēlojamies sev priekšā pagalmā, ja, tad tas būtu tāds kā vairāk dzelzceļa vagoni, ja, pilni ar kosmisko matēriju. Bet situācija, protams, tāda, ka tā matērija, tie kosmiskie putekļi bombardē visu zemeslodi, kā par mazi puteklīši. Un rezultātā, salīdzinot ar visu zemeslodi, tas, protams, ir ļoti, ļoti niecīgs daudzums, bet neskatoties uz to, ka šie objekti ir mazi, tos ir iespējams arī atklāt kā mikrometeorītus. Šeit salīdzināts, ka tas 100 tonnas vai 300 tonnas, tas patiesībā ir ļoti, ļoti maz, ja mēs salīdzinām ar visu Zemes masu. Ja mēs redzam, lūk, tagad iztēlojoties, ja mēs šeit tās 6 nulles noņemam nost, tie ir kilogrami, ja nevis tonnas, tad tas Zemes masas un tā krītošā kosmiskā matērija ir tik maza, ka tā ļoti labi ir salīdzināma ar to, ka mēs, teiksim, katru dienu piepilinām okeānā 1 pilienu ūdeni klāt. Mēs nejūtam, kā tas okeāna ūdens daudzums izmainītos no tā. Pat vēl vairāk, ja mēs tādā veidā turpinām pilināt šo te kosmisko matēriju Zemē klāt, tad kopš visuma rašanās sākumiem šim efektam nebūtu nekādas lielas nozīmes. Ja? Tātad patiesībā tā masa klāt nāk ļoti nedaudz. Un atkal salīdzināšanai visā Latvijas teritorijā tas ir apmēram 2 līdz 10, varbūt 13 tonnas materiāla. Rīgas pilsētas teritorijā tas būtu apmēram 1 līdz 60 kilogramu materiāla apmēram. Tad gada laikā, ja? Skaidrs, kad izkaisot pa visu to teritoriju, tas daudzums ir ļoti, ļoti niecīgs. Bet atkal esmu jau minējis, bet vēlreiz pieminēšu, ka interesanti, ka šos kosmiskos putekļus mēs labos laika apstākļos varam redzēt, kā tie kristalizējas augstu atmosfēras slāņos. Tad, ja atmosfēras slāņos ir atbilstoši mitruma daudzums, tad var notikt kristalizācija šo te daļiņu, bet papildus apstākļi ir tādi, ka mums vēl nepieciešams ir, lai kāds šos mākoņus mums apgaismo, lai tie kļūstu redzami. Un tādi labvēlīgi apstākļi ir mūsu platuma grādos vasaras mēnešos. Ja? Tāda aicina ar turpmākos vasaras mēnešus. Vēl šīs sezonas sudrabainie mākoņi, kā mēs tos saucam, nav novēroti, bet tie ir tipiski novērojami katru vasaru. Kas ir interesanti, ka tie mākoņi ir tik retrināti un atrodas apmēram 80 kilometru augstumā, protams, tas augstums var mainīties. Tie ir tik retināti, ka zvaigžņu gaisma spīd tiem cauri, ja? Tātad mēs caur šiem mākoņiem, skatoties fotoattēlu oriģinālus, un es pieļauju, ka kaut ko jūs arī šajā datorekrānos variet redzēt, kā, piemēram, kapele, ja, kas es pieļauju ir labi saskatām. Tātad tās zvaigznes spīd cauri, kas, protams, nav iedomājams citāda veida dūmakai vai mākoņiem. Šajā gadījumā te ir ziemeļu puse, ja? Jā, tā ir ziemeļu puse. Jā, mēs mākoņus, jā, tie apstākļi nevienmēr, jo tie mākoņi var būt arī novērojami, teiksim, pat virs galvas, ja nāk, ir iespējama tāda situācija, kā te aizpagājušo vasaru. Tas gan ir retāk tāds novērojums, bet tas tā ir iespējams.
Bet tipiski, jā, un tas, teiksim tā, šī parādība jau ir visur apkārt Zemē, bet mums vajag, lai saule apgaismot, un tad, kad ir apgaismots, tad mēs tos varam redzēt. Protams, plus papildus, lai ir atbilstošās temperatūras, ja nenotiks tā kristalizācija, teiksim, tagad ziemā pavasara laikā, tas ūdens, kas tur ir, teiksim, tā temperatūra nav pietiekami uzkarsēta, ja, un nenotiek tas šādas te kristalizācijas. Process notiek atmosfērā, ja? Mezosfērā. Tas notiek 80 km augstumā. Lūk, tas ir īstenībā tas augstums, kādā mēs sākam redzēt, kur meteori, paši augšēji atmosfēras slāņi, ja? Tā, lūk, tas un tur šies te daļiņas kļūst, ietriecoties mazie mikroskopiskie putekļi Zemes atmosfērā, kļūst par putekļiem Zemes atmosfērā, kas tālāk jau ļoti ilgu laiku, kamēr tie nokrīt līdz Zemē, ja, tā atmosfēras masas, tos nesā dažādos virzienos, var pacelt, tā teikt, vējš arī uz augšu, un tas tāpat kā no Zemes jūs varētu iztēloties. Jums ir putekļi, uzpūš vējš, un tie putekļi tiek uzpūsti atmosfērā, ja. Lūk, tā kā tas nokrišanas laiks ir diezgan ilgs, tas var būt pat mēnešos un tam līdzīgi ilgs, kamēr šīs daļiņas nonāk līdz Zemē. Jā, tas es nepakavēšos, bet tā, te ir atkal, es atvainojos, man kaut kas ir izkustējies, es tomēr pielabošu vienu mirkli. Kaut kāda iemesla pēc ir nomainījusies dažiem slaidiem krāsa, man kurus pirms tam pārbaudot viss bija, bet tagad atverot prezentāciju bija pazudusi. Tā. Tā, mirklītī. Jā. Tā, vēlos pieminēt dažus viltojumus, ar ko arī nākas saskarties. Teiksim, runājot par meteorītiem, protams, visā pasaulē ir vērojams tāda tendence, kad ir negodīgi cilvēki, kas mēģina nemeteorītus uzdot par meteorītiem. Un pie tam dažkārt tas ir tīri apzināti un ir dažkārt neapzināti. Vienkārši cilvēkiem liekas, ka tas, ko viņi ir atraduši, ka tas ir īsts meteorīts un tāpēc ļoti vērtīgs. Ja? Bet patiesībā kāds varbūt interesantāks ģeoloģisks vai arī cilvēku radīti objekti ir, ko bieži tiek noturēti par meteorītiem. Arī vulkāniskas izcelsmes objekti un tālāk un tam līdzīgi. Bet ir situācija Latvijā tāda unikāla, proti. Es domāju, ka jūs visi esat dzirdējuši par tā saucamo Masalacas meteorītu, kas bija nekāds meteorīts, bet Tele2 reklāmas kampaņa 2009. Gadā, kad cilvēki izraka bedri, aizdedzināja tur kaut kādu objektu un uzdeva šo te lietu par nokritušu meteorītu, daži 10 metru, tā teikt, krāters, ja. Pie tam bija savā ziņā interesanti lasīt, uzzināt, kad tie pasākumu organizatori bija teikuši, ka viņi ir rūpīgi pētījuši tādas krāterus un tam līdzīgi pasaulē un tam līdzīgi. To gan es gribu ļoti apšaubīt, jo ieraugot, teiksim, pastāstīšu savu vēsturi, uzzinot, kad ir noticis šis te notikums, es, protams, arī tā teikt sakravāju ceļu somu, lai nākamajā rītā dotos uz notikumu vietu agri, ja. Bet tad manā rīcībā un arī citur izplatījās video materiāls, kas parādīja, kā tur īsti izskatās, un rezultātā uzreiz kļuva skaidrs, ka tas nav nekāds meteorīts, ka tā ir falsifikācija. Ja? Lūk, tā kā es pats nekad Masalacas falšajā viltus meteorītu vietā neesmu tā arī aizbraucis.
Lūk, bet ir, nezinu kāpēc, ir situācija, ka Smiltenē ir objekts, kas tiek saukts par meteorītu krāteri. Es vēlos teikt, ka tik tiešām saistībā ar šo te objektu ir bijusi izpēte, lai secinātu, tam ir bijusi hipotēze, ka tas varētu būt meteorītu krāteris. Tas ir bijis diezgan rūpīgi uzmērīts. Bet tagad skatoties no manas zināšanu pozīcijām, ieraugot šo te krāteru profilu, mēs uzreiz varam pat noraidīt krāteru, tādu meteorītikas kosmiskas izcelsmes šim te objektam. Pie tam ir atkal neviens pētnieks, tai skaitā igauņu pētnieki, kuriem ir liela pieredze meteorītu krāteru izpētē, ir apsekojuši šo objektu un, protams, secinājuši, ka tas nav meteorītu krāteris. Tāpat laikā uzraksts tur esošais oficiālais, kā jūs redzējāt iepriekšējā slaidā, liecina par pretējo, ja tas tiek saukts par īstu meteorītu krāteri šis te objekts. Šis ir izveidojies ledus laikmetā, periodā. Jā, tātad tieši ģeoloģiska laika skala nav noteikta, bet visticamāk tas ir karsta veidojums, kas tā ir izveidojies. Savukārt tas, ko mēs redzam šeit, kāpēc tas nav pilnīgi noteikti, mēs redzam, ka šim te struktūra ir ļoti asimetriska forma. Un tas nevar būt sprādzienu veidā, nevar izveidoties tāda situācija, ka tad, lūk, tas, teiksim tā, ja sākotnēji, protams, būtu bijis nelīdzens un tam līdzīgi, ir iespējams zinām asimetrija, bet šeit mēs vērojam tādas, ļoti mazvarbūtiskas lietas, kas norāda uz to, ka šis nav meteorītu krāteris. Tā, protams, ka tad ir vairākas vietas Latvijā, kur apskatīt meteorītas, jau pieminētais Latvijas Universitātes muzejs, un, protams, aicinu ierasties mūsu meteorītu muzejā, kur tos var apskatīt, tātad, kas ir plašākā kolekcija Baltijā, varbūt ne pēc masas, bet pēc objektu dažādības. Lūk, vēlos pieminēt, ka 30. jūnijas ir pasludināta par starptautisko asteroīdu dienu. ANO, tā ir apvienoto nāciju pasludināta starptautiskā asteroīdu diena, kas ir, tā teikt, atzīmējumi, pievēršam uzmanība asteroīdu draudiem Zemei, lai mēs saprastu, kāpēc ir svarīgi veikt asteroīdu pētniecību un lai tas tiktu arī darīts, ja. Tātad aicinu sekot līdzi notikumiem, kā parasti Latvijā šos pasākumus organizē Meteorītu muzejs. Vēl viena lieta, ko vēlos pastāstīt un varbūt aicināt, kad kāds arī atradīs veidu, kā piedalīties un realizēt. Pasaulē ir diezgan izplatīta situācija, ka daudziem meteorītiem ir savi pieminekļi. Piemiņas zīmes, daudziem meteorītiem ir skulptūras veidotas tuvu, tādi kā tie izskatās, vai tīri simboliski, vai mākslinieciski pieminekļi. Lielākā daļa ir tieši mākslinieciski pieminekļi, kas kaut kādā veidā ir veltīti konkrētiem meteorītiem. Un mums ir arī radusies doma, ka arī Latvijas meteorītiem varētu tikt izveidots piemineklis Saules pulksteņa veidā. Šajā attēlā skatos, tas ir viens no pašiem pirmajiem prototipiem, proti tā galvenā doma ir tāda, ka šāda te moderna dizaina Saules pulkstenis, kur mēs veidosim sadarbībā ar Saules pulkstenis LV, Mārtiņu Gilu vadībā. Lūk. Un kā pamatne ir nevis kā šeit kājas, bet kāds paliels laukakmenis, kas vēl vairāk sasaista, tā teiksim, kosmiskais akmens ar kā akmens, kā šajā gadījumā zemes akmens, protams. Tātad uz laukakmens pamata, tad tas pats pamats īsti nemaz nebūs vajadzīgs, tas laukakmens veidos to pamatu, uz kura novietot
dažādās Latvijas vietās, pietiekami tuvu oriģinālajām krišanas vietām, negluži, protams, uz lauka, varbūt pat daži kilometri nostāk, kur tas cilvēkiem varētu būt vairāk pieejams ar papildus informāciju, tad par attiecīgā meteorīta krišanu. Te maza arī animācija, ja tad šis konkrēti ir neretas meteorītam, bet jā, tas tā galvenā doma, kad apakšā iztēlojieties laukakmeni. Vēlos vēl teikt, ka šādi te saules pūksteņu pieminekļi pasaulē vēl nav nevienam meteorītam. Tātad mums ir iespēja izcelties, jā. Tā, un nobeigumā vēl vēlos uzsvērt, ka kaut arī joprojām Latvijā ir atklāti tikai 4 meteorīti apstiprināti, ir ziņas bijušas netiešas, ka varbūt vēl kāds meteorīts ir kritis. Ja mēs tagad aizmirstam par šādu ziņu esamību un vienkārši skatāmies pasaules statistiku, tad varam izsecināt, ka Latvijas teritorijā tas skaitlis, uz kuru tiektos, būtu apmēram nedaudz vairāk kā 10 nokrituši meteorīti. Tiesa, šeit jāuzsver, ka reālais atklājamo meteorītu skaits noteikti būs mazāks, jo tas labais cipars, augstākā robeža ir tieši tādos reģionos, kas ir tuksnešaini, kur ir labi klimatiski apstākļi, kas, protams, mums reducējās un nav tik labi. Tātad mēs neatklāsim 10 meteorītus, arī to uzreiz varam prognozēt. Bet statistiskā analīze liecina, ka Latvijā ir vēl neatklāti meteorīti. Tad arī pie šiem negatīviem scenārijiem, kā un kāpēc, Latvijā ir jābūt vēl neatklātiem meteorītiem, un tāpēc es aicinu pievērst uzmanību apkārtnei. Tas ir ikdienā, tas neprasa neko, vienkārši, kad jūs atkal kaut kur dodaties, ne tikai savā pagalmā, kas ir simboliska, teiksim, akcijas nosaukums, ja? Vai arī tavā pagalmā ir meteorīts. Lieta ir tāda, ka meteorīti var būt jebkur, tai skaitā arī jūsu pagalmā, ja jūs to neesiet kārtīgi apskatījis, ja? Lūk, un jā, tad atrodot kādu objektu, kas ir meteorītam līdzīgs, vai arī pirms tam jau variet doties uz šo saiti www.meteorīti.lv MID, tātad meteorīta identificēšanas tests. Tur ir pieejama arī bezmaksas tāds 2 lapus pušu bukletiņš, kurā variet uzzināt par galvenajām meteorītu īpašībām, kas ir raksturīgas meteorītiem, ja? Pieminēšu tikai vienu lietu, ka meteorīti tipiski nav ļoti lieli. Jā, ir mums pat lielākais meteorīts 60 tonu, smags Hobas meteorīts uz pasaules atklātais. Bet vairāk kā puse vai lielākā daļa no visiem meteorītiem ir mazāka par tagad precīzi neatceros, 350 gramiem. Ja? Tad tas patiesībā ir tāds neliela akmentiņa, daudz varbūtīgāk ir iespējams atklāt nelielu akmentiņu nekā kaut ko ļoti lielu. Ja? Tātad tas būtu tāds oļa lieluma izmēra objekti, ir visvairāk meteorīti pasaulē, kas ir atklāti. Lūk, jā, un tad atrodot šādu te objektu, kas ir meteorītam līdzīgs, variet izpildīt šo bezmaksas interaktīvo testu un ar diezgan lielu varbūtību nonākt pie secinājuma, vai tā tad ir vērts veikt vēl tālāk laboratoriskas analīzes vai nē. Jā. Tā, jā, un tad es šodien apstāšos šeit. Jā, paldies. Jā, paldies liels Kārlim Berziņam no Meteorītu muzeja. Jā, man ir radās viens jautājums. Jūs tur sākumā tajā kārtē norādījāt, ka Dobels krāters, vai tur arī ir atrasts meteorīta gabals fiziski, vai tas tikai ir atlikums, ir tā kā, tas meteorīta krāters, ko jūs norādījāt kārtē? Nevienā vēsturiskajā meteorīta krāterī, ko mēs runājam par miljoniem gadu, nav atklāti meteorīti. Vēl vairāk, ja mēs runājam par šādu te
kosmisku katastrofu, kas ir vairāku kilometru izmēros, kur krāteris rodās. Principā šādās katastrofās var pilnībā iet bojā viss tas sākotnējais materiāls, kas iekrīt. Pat tad uzreiz var būt tā, ka nesaglabājās. Nemaz nerunājot, kad pēc tam tagad ir mums pagājuši jau 300 miljonus gadu. Ja? Bet, kā mēs zinām, kad tas ir krāteris, mēs redzam, kad ir šī te krātera veida struktūra tur apakšā, tīri ģeometriski. Ja? Un mēs redzam, ka ieži ir saspiesti ar lielu spiedienu, kas nozīmē, ka tur ir bijis sprādziens, sprādziena vilnis, kas ir šos iežus deformējis, pārveidojis. Līdz ar to nav cita mehānisma, ja, kā meteorītu, kā kosmiskie šie te objekti, ja, kas ir dabiski izskaidrojams un kas notiek visur Saules sistēmā. Mēs ļoti labi redzam uz Mēnesi, kur mums netraucē tālāk jau klimatiskie apstākļi, tur tie meteorītu krāteri ir visā Mēneses evolūcijas laika posmā saglabājušies. Ja. Uz Zemes tipiski tie ir jaunākie krāteri, plus, atsevišķos labos gadījumos ir atklāti tātad arī vecāki krāteri, tā skaitā kā dobeles. Skaidrs, paldies. Vēl kādam jautājums, droši? Henrijam ir kāds jautājums? Droši uzdodiet. Kas saka, esam aktīvi? Laikam skolēniem viss ir skaidrs. Jā, bet vēlreiz aicinu pievērst uzmanību, skatīties apkārt un meklēt meteorītus. Paldies! Jā, noteikti izmantosim iespēju. Jā, visu labu, uz redzēšanos. Līdz nākamajai reizei. Veiksmi visiem! Tiekamies nākamā piekdien. Paldies par uzmanību visiem!